Lai cīnītos ar tādu delikātu problēmu kā urīna nesaturēšana, ir vērts apmeklēt Siguldas slimnīcu, kur jau 4. gadu šajā jomā ir labi panākumi, strādājot ar biofeedback metodi. Metodes pamatā ir tas, ka cilvēks redz šos savus fizioloģiskos parametrus, tad konkrēti izmantojot urīna nesaturēšanas ārstēšanā un fēšu nesaturēšanas ārstēšanā, tad cilvēks redz, kāda ir iegurņa pamatnes muskultūras tonus, un kā šis muskulis, kā viņš strādā dažādās slodzēs. Ja? Tad tā iegurņa pamatnes muskultūras nozīme ir tāda, ka viņi atbalsta mazā iegurņa orgānus, ja? Un palīdz kontrolēt gan fēču izvadīšanu, gan urīna izvadīšanu, un tie pašlaik arī noturēšanu. Ekrānā konkrēti parādās līkne, ja, kur cilvēks redz, kā šis muskulīts strādā. Un atkarībā no tiem rādījumiem, kas parādās ekrānā, cilvēks var mainīt tās pozīcijas muskulim, mēģināt viņu sasprindzināt, izprast, kā viņš viņu var kontrolēt. Līdz ar biofeedback metodi ārstēšanā tiek iesaistīts arī citas fizioterapijas procedūras, kas pieejamas turpat slimnīcas rehabilitācijas nodaļā. Fizioterapeits stāsta, ka šo gadu laikā, kopš šeit Siguldā tiek pielietota biofeedback metode, viņi pārliecinājušies par tās efektivitāti. Tie rezultāti pēc pasaules datiem, ja, un pēc Latvijas datiem ir tā, ka izmantojot biofeedback metodi, ja, kad cilvēks konkrēti redz to muskuļu darbu, ja, ir efektīvāk par 40–50% nekā izmantojot tikai Kēgela vingrinājums un standarta rehabilitācijas protokolu. Un tā efektivitāte kopumā, tātad izejot biofeedback kursu, kad nav šīs urīna nesaturēšanas, tā efektīvāka kopumā ir no 70 līdz 85%. Urīna nesaturēšanas problēma izplatītāka ir sieviešu vidū. Tas ieguns ir mazliet platāks kā vīrietim, un arī tas urīna izvadu kanāls ir īsāks nekā vīrietim. Tāpēc arī ir šie lielāki noslogojumi uz ieguņa grīdas muskultūru, un arī pastāv šīs problēmas. Un vēl viens faktors ir arī tas, ka sievietes ir tās, kuras iznēsā bērniņus, un līdz ar to šis spiediens uz ieguņa grīdu pamatas muskultūru ir daudz lielāks nekā, teiksim, vīrietim. Ar šīm problēmām saskarās dāmas pēc grūtniecībām, un arī tajā laikā, kad iestāja šī menopauze. Jo hormonu līmeņa izmaiņām tātad muskultūras tonus samazinās, un līdz ar to arī sākās šīs urinācijas problēmas. Tāpat šādi iespējams palīdzēt bērniem, kas cieš no nakts enurēzes. Runājot par bērniem, tiek arī pieslēgti tādi speciālisti klāt kā pediatri, noteikti neirologi, ja tas ir nepieciešams, un arī psihologi. Jo šīs enurēzes, slapināšanas gultiņā naktī ir saistītas ne tikai ar kaut kādām šīm funkcionālām izmaiņām, bet arī ar psiholoģiskām izmaiņām. Tātad tur mēs atkal pieslēdzam šos speciālistus. Speciālisti gan novērojuši, ka daudz vecāki cer ar laiku tas pāries pats no sevis. Tomēr nereti tā nenotiek, un ja arī pēc 5–6 gadu vecuma bērns naktī slapina gultā, noteikti jāmeklē profesionāļu palīdzība. Šajā gadījumā, kad ar bērniem strādā, tad ir jābūt ļoti iejūtīgam, līdzjūtīgam un arī, teiksim, tādam kā bērnu saprotošam speciālistam, lai nebūtu tā, ka bērniņš atnāk un viņš ir nobijies, sabijies, un tad viņam izstāsta, kā tas viss ir. Tad viņi tīri priecīgi aiziet pēc pirmās nodarbības, jo viņiem atļauj paspēlēties ar šo aparātu, kad viņiem šī nodarbība atgādina datorspēles, un ja viņiem šī līkne darbojās ar, teiksim, rokas muskultūras darbības rezultātā, ja, tad viņiem arī šīm maziem
dubšu muskuļiem un kāju muskuļiem, tad mēs arī varam iemācīt strādāt. Lietojot biofeedback metodi, bērniem tiek izmantot elektrodina zondas. Kā tas ir ar pieaugušajiem, tātad izmeklējums ir maksimāli komfortabls. Tāpat speciālisti aicina cilvēkus nekautrēties par šo problēmu runāt un to risināt, jo tādējādi iespējams ievērojami uzlabot savas dzīves kvalitāti.